Vakarā Elis mani pārsteidz ar tādu spontāno ideju, par cik es tūlītās sāku strādāt otrā darbā, ka mums jāizbrauc uz hot springsiem, jeb karstie ūdeņi dabā. Nu, lūk, esam ceļā. Jej! Un pirmais sniedziņš jau kalnos, esmu tādā sajūsmā, jo ir tik fantastiski skati. Ziemas pats sākums tik skaistā vietā. Es vienkārši nevaru to aptvert, cik tas ir skaisti. Nedaudz izstāst pēc Norvēģijas. Piedāvājums bija, bet jā, mājas darbu neesam izpildījuši, nezinām, kā tur īsti nokļūt, jo pēc Google Maps skatoties ceļmalā esot jānoparkojas. Bet tur, kur mēs parkojamies, tur ir uzlikta zīme no trespassing un nav ceļa uz hot springs. Nu, tagad tā it kā noparkojāmies un mēģinām tikt kalnā, vai ejam pareizi, nezinu. Neko neizdaram, neko nepaņemam, dieļa nav, čības nav, apavus nepārvilku. Esam mežā, zīmes nav, bet man. Man, protams, atkal neviens negaida. Es ceru, ka mēs atradīsim to siltu avotiņu. Diezgan pasar nebija šādi kāpusi, ne? Baigais slīpums. Bet tagad jau ir labi. Pirmais sniedziņš. Kāpēc vētras? Izskatās, ka mēs atradām kādu māju, vai arī tie ir karstie avoti. Nu, tūlīt pārbaudīsim. Silts? Silts. Nav karsts, bet silts. Duša. Voši pēc sēra. Nu, līdīsim iekšā? Līdīsim noteikti, bet ļoti interesanti, ka kartē citā vietā šis punkts bija norādīts. Jā, nesakojiet Google kartē, sakojiet takai. Un tāds baigais secinājums atbraucot, neesam paņēmuši līdzi nekādu sviestmaizi, pat dzeramo neesam paņēmuši līdzi, bet pat svarīgākais mugursomu. Jā, to sagatavoju, bet uzmini ko? Nav dvieļa, nekā nav. Nu tā mēs ejam pārgājienā. Nu nāc? Tik patīkam silts ūdens. Tāda vieta. Ir labs, vai ne? Tā kā baļā? Tā kā baļā, tikai dabā. Meža vidicī. Un tāds skats. Nu, forša pieredzīta šeit dabā šādi pačučēties skati apkārt un uz augšu pakāpjoties bija mazāki baseiniņi sataisīti un pats augšējais tāds karsts. Šis bija fantastisks. Mums ir jāatbrauc tālreiz. Jaukas dāmas taisa īpašas šokolādes trifeles. Vienas cena 2,75, tā kā nav no lētajām. Par šo samaksājas 16, vairāk kā $16. Bet notestēsim, gan jau ir garšīgi.
Vajag cilvēks ārprāt. Nevar tā. Jūtu zupiņu priekšā. Nē, tik paēdis kā tu. Varbūt var iestādīt atpakaļ. Šeit, lai tiktu šim līcim pāri, ir jāizmanto prāmis, kā jau turpceļā redzēja, mēs izmantojām, izbaudījām un reizi stundā kursē. No tās puses virzienā uz Nakuspu apaļajā un apakaļ ir pusstundā. Šobrīd, diemžēl, mums ir jāpaciešās vēl 40 minūtes, bet, tīri smukt izskatās. 6. novembris un dažas minūtes līdz 9:00 un jāsāk karjera savā otrajā darbā. Alkohola veikalā. Tāds viņš izskatās. Jā, šajā nedēļā 3 dienas jānostrādā, sezona vēl nav īsti sākusies, gaida slēpotājs lielos, bet pirmā diena, kā jau alkohola veikala, pa lielam dari kaut ko, lai laiks paiet, preci izlietas, noslauki kaut ko, un šodien būs tā lielā diena, kad apgūšu it kā kases aparātu. Tīrīšanā jau tā likme tomēr ir labāka, un līdz ar to, kad sezona tiešām sāksies un Airbnb lietotāji būs, tad jau būs jāiet laikam bucēt tie apartamenti un, kā saka, lielāku piķi varēs iekrāt. Veikalā ir $18 stundā, bet pie tīrīšanas sanāk 24,60. Protams, būs baigi interesanti sākt tirgot, jo par alkoholu es vispār neko nezinu. Neliekojos viņu. Tikai iztēli varēs likt lietā. Kā jau zini, alkohola veikalā darbā paņēma tikai Aldi, mani ne. Mani darba meklējumi turpinājās un tikko saņēmu ziņu, ka esmu pieņemta vietējā pārtikas veikalā, par ko esmu arī īstenībā ļoti priecīga. Šodien man būs melno bikšu medības, jo darbiņā dod tikai tēkraklus, bet apakšā jābūt klasiskām melnām biksēm, kuras man, protams, nav. Nezinu, kā man veiksies šajā mazpilsētā. Sākšu ar humpaliņām. Trāpīju uz kaut kādu mistisku vienīgo dienu mēnesī, kad visam ir 50% atlaides. Labi man, bet uzlaikot nav kur, tāpēc es tagad mašīnā uzlaikošu tās biskus, ko es dabūju. Izskatās širā te, samaksāju $1.50, tās ir vīrieši, sieviešu sadaļā nekā nebija. Es tā kā viņas palaikošu tepat, lai saprastu, vai man ir jāiet meklēt tālāk. Un tad es nopirku rūģu cepures pa 50 centiem. Reāli nezinu, nenoderēs, bet varbūt uzvilksim mašīnā uz krastiem. Un domājot arī vēl tālredzīgi, tad arī bumbiņas eglītei. Es jau gribētu domāt, ka mums eglīte būs. Šīs arī sanāca kaut kādas $1.50 un dolārs par sarkaniem. Lūk, un vēl es nopirku, protams, biksas, kas man nebija jāpērk. Jo taču $1.50. Nekur ir tāds te. Vintāžu džinsi. Vispār neizpētīju, vai nav pleķi. Varbūt, ka ir. Arī vīriešu. Redzēs, vai man derēs. Bikses man derēs, pateikt, nebija perfekti. Šāds te. Cik var redzēt? $1.50. Neko tā. Bet vai tas man atturēs aiziet uz vēl vienu humpaliņu? Laikam nē.
Tie skati pilsētiņai ir vienkārši neaprakstām. Katru dienu ar vien vairāk sniedziņš kalnos, vēl līdz pilsētai nav nonācis, bet es domāju, ka pavisam drīz jau būs. Man tā patīk. Daba ir vienkārši super šeit. Elisai baigie prieki, un šis apartaments ļoti patīk, jo ir iespēja aizņemties sunsīti. Hello, buddy! Esmu laimīga. Mums ir arī īrs suns. Nu, izvelk tev ārā? Man vajag suni, es būšu aktīvāk. Esmu oficiāli sāku strādāt veikalā. To var redzēt arī pēc mani krekliņa. Esmu piena un saldēto preču nodaļā. Nedaudz atsauc atmiņā Jaunzēlandi, kur tās bija tieši 2 manas nodaļas. Tā kā tāds kā sentiments. Bet kā jau pārtikas veikalā, viss ļoti forši, laiks ātri iet un daudz ko darīt forši. Rīt man būs jau pilnā dieniņa, 8 līdz 5. Kā tu izturēsi? Nav jau nekas grūts, vienkārši pierast slinkot. Latu, kur tā īsta problēma. Man patīk strādāt veikalā. Es esmu riktīgi bodniece. Kā tev pusdienas laika tur dos? Jā, veselu stundu varēšu graust cepums. Man tev ir ierosinājums paņem kā žurnālu un lasu, kurš maksā dārgi. Viņu žurnālu veikalā? Un tad atliec atpakaļ. Tu esi gudrs.